Ir, ja? Pagaid, necel tā man pret seju. Šitā negrib nākt. Ir labs. Tā zāles. Jē. Es dabūšu ārā no tām zālēm. Tagad nevelc tuvāk to auglu. Tikai kātu. Tā, tagad padošu laivu uz otru pusi. Bet neļauj to auklai atbrīvoties, lai visu laiku nostiek. Ņem uz otru pusi. Velc viņu ārā. Ir ārā no zālē. Tak. Uzmanīgi. Tur pašā kaktiņā atkal ir. Bet šitā jau ir ņemama. Bļā, viens. Oh! Aizgāja. Pašā kaktiņā bija. Nu tā bija smuka. Nu neko. Labrīt! Mēs šodien uz Sedas purviem atbraucām. Pameklēt kādu līdaciņu. Tā. Ieradāmies jau diezgan vēlu, pēc 9. Nevarēja pamosties atkal kārtējo reizi. Laicīgi atbraukt. Pabraukās, paskatīsies. Visas reizes, ko mēs braucām, tad tur ir tornīca. Mēs esam pa labi no torņa iekšā. Iepriekšējo gadu mēs, kad braucām, visas reizes mēs bijām kreisajā pusē, tur braucām. Pa tiem kanāliem izbraukājām. Tagad nolēmām paskatīties šito pusi. Varbūt kādu labu vietu atrodam. Nu, kaut kā tā. Laiviņas te ir mazās spēles. Tād nestabils. Baigi nevar te iespringt uz dejošanu.
bet zīmolīts maziņš. Oh! Pašā lūpas kaktiņā. Ha! Ir. Ah! Šodien pirmā līdats ir mazulīts. Viss eit prom. Abā! Tā, turpinām. Varbūt kaut ko lielāku dabūs. Te paņēmu. Ar ofsetāķi spilgtu. Peldoša gumija. Tā arī pa tām 3 stundām pagaidām tas viens zemēriņš mums ir. Tā nav ne jausmas, kur te braukt. Vienkārši brauc uz riņķi un ķemmē visu pēc kārtas. Visus kanāliņus, visus zāļu pudurus. Un te ir daudz. Ļoti interesanti vieta. Ūdens, neskatoties uz to, ka purvs ir tāds tumšs, bet ļoti dzidrs. Ar tur 2 metru dziļumā mierīgi redzēt, kas tur apakšā notiek. Bet papētīju sīgas zivis gan arī vispār neredz. Pāris maziņas raudiņas tikai redzēju. Es nezinu, ko tās līdakas te ēda. Tādu zivju bari nav neviena reize, kā es tās bijis, nav redzēts. Vai viņas ēda pašu sevi tur. Lielās līdakas ēd mazās līdakas. Vēl kaut kā tā. Jaunais kāpiņš. Vanreks 28 grams. Iesvētīts ar pirmo zīmolīti. Tālākais gals tur ir tīrāks, tur var pat pabraukāt uz veltes, paņemt. Tur ir dziļāks. Izskatās, laikam, ka netiksim šitā jāmeklē kaut ko citu. Tik tā. Te, kur izbraukt uz to pusi, jā. Vēl viena ejam bija. Tik tur galā nebūs tupiks. Ir jau arī. Neaizies atpakaļ uz to, kur mēs bijām jau. Tādi tuneļi te ir.
Nu, laikam būsim tikuši tur. Tā mums tur pa kreisi jālaiž un tur apmetīsim riņķi. Uz veltes paņemsim. Tāds pēcpusdienas besis. Izbraucām tur uz dziļāko pusi, kur mazāk zāles ir. Pabraukās riņķi, izmetīs, pavelcēs. Tā droši vien uz māju. Tā arī vairāk pagaidām nekas nav bijis par to vienu zīmolīti. Jā, ir jāman pļauj. Tu vari iet? Tā nemanējuši tālāk. Sintija arī zīmols. Plaķenīti. Nu ko, Sintija jau pat laidīs savu šņori vaļā. Nu, tad te vispār mazalīt. Mierīgais gai. Es domāju, ka man aizķērās zāles. Nu ko, jāvedīsim vēl. Šitajā vietiņā vēl nebijām bijuši. Tur tāds diezgan liels placis. Tas izrādās tālākais kreisais stūris. Korona. Būs jau līkumiņu vēl uz stāvlaukumu un atpakaļ. Tur kaut kāds negaiss nāk. Negribās baigi salīt. Nu, laižam atpakaļ. Bišķi apmaldījās te. Tajos tuneļos. Pazaudēja ceļu atpakaļ uz starta punktu. Un mēs jau tagad pa otru pusi atpakaļ. Pa vienu pusi ielaidām iekšā. Un tagad no otra gala laidīsim atpakaļ. Būsim apbraukuši riņķī. Te jāmeklē, kur tie celiņi ir, kur atpakaļ var tikt. Tā kā bieži te neesmu bijis, tad es tos ceļus te baigi no galvas nezinu. Nu, paskaties, kas tur pa platību ir. Otrā pusē. Un tāds te zāles pāri galvai. Ieceļoties kājās, neko neredz. Tā, mums tur iekšā bija. Atpakaļ gaitu. Atpakaļ.
platība te ir diezgan liela. Kaut ko atkal iemala iekšā. Nu, mums ir kaut kur tur jābrauc. Parasti pēc torņa orientējos, bet tagad atkal torņu neradu. Atkal pazaudēju torņu. Vajag augstāk uzcelt un bāku, lai zinu, kur orientēties. Mēs esam atpakaļ tur, tajā sākumā. Pa kur laiku mēs atbraucām atpakaļ. Mums vajadzēja būt pa kreisi no toriņa. Nu, no stāvlākuma, kad iebrauc iekšā. Mēs esam atpakaļ tajā pašā pozīcijā. Kaut kā motoriņš tad pašvāk iet. Jā, tur jau ir. Ir uzstīts atkal. Nē, laikam tomēr akumulators var beigties. Tā pašāk sāk kustēt. Tā iebrauksim vēl pašā sākumā, kur mēs tikko no rīta iebraucām. Pamētāsim vēl te pāris gumijas un viss uz māju. Pietiek šodien.